mēs sākām vispār pie man viena drauga. Paldies viņam, ka viņš atļāva izmantot viņu telpu, jo mēs sākumā nemaksājām. Naudas nebija nekam. Vispār neko nezinu. Nebija jau tā, ka jums tur atnāca kāds nolika kotleti un pateica, davai, Džek. Čoms no savas kredītkartes aizņēmās naudu un aizdeva man. Jo vienīgais mērķis bija palikt lielākam, spēcīgākam un bija vajadzīgi jebkāda līdzekļa, lai to izdarītu. Mums nav nekādas intereses likt klāt aizliegtas vielas produktam. Tas beigās tomēr ar produktu arī sadārdzinās. Es pirms tam strādāju bārā. Nauda visiem bija. Visi viens otram uzsauc. Tur, superīgi laiki bija īstenībā. Es tur vienā foršā populārā lapā pasūtīju D vitamīnu 50,000 vienības vienā kapsulā. 50,000. Mums Latvijā bez receptes ir 4,000 maksimums. Drīzumā būs mazie video rullīši, kuros mēs stāstīsim, kāpēc mūsu produkts ir tieši tāds, kāds viņš ir. Izolās jums nav stokā, vai ne? Kādu laiku jau cilvēki prasa īstenībā to jūs izolāt arī. Sveiks, skatītāji! Šodien pie mums ciemos ir īpašs viesis. Kādreizēja X-Power un šobrīd TrueFit vadītājs Normunds Mucinieks. Paldies, ka ieradies! Sveiks, skatītāji! Prieks, ka uzaicinājāt uz šo foršo jūsu podcastu. Tā kā super! Jā. Šajā podkāstā runāsim gan par uzturbagātinātāju aizkulisēm, šī te visa tirgus reālijām, gan pašu cilvēku aiz šī te visa tātad par tevi. Sāksim ar to, ka varbūt varētu mazliet pastāstīt par sevi. Kāds ir tavs, tas fons, priekšstāsts pirms tu sāki darboties ar uzturbagātinātājiem? Fons tāds, ka pamatā jau tam visam ir sports. Sports un vēlme, teiksim, uzlabot savus rezultātus. Un tajā laikā, teiksim, tie jau bija studiju gadi Rīgā pēc 9. klases. Vēl aktīvi spēlēja basketbolu un sākām jau, kā jau visi džeki, iet uz zālīti, kačāties. Jo vienīgais mērķis bija palikt lielākam, spēcīgākam un bija vajadzīgi jebkāda līdzekļa, lai to izdarītu. Un tad arī sākās. Meklēju pirmos žurnālus, vēl atceros, kā tagad meklēju Narvītī, bija tas Flex žurnāls, Men's Health, tur šķirstīja un tur jau parādījās pirmās burkas jau. Tur Megamās, Joe Veiders un visi klasika. Un tad arī parādījās jau pirmie kaut kādi veikali, kas kaut ko tirgoja. Sākām paši paprovēt, lietot un lietojām un likās tā tēma baigi interesantā. Un tad parādījās iespēja tāda, ka bija kontakts viens Džeks Holandē, kas arī bija aizsācis tādu biznesu tur. Un domājām, hei, kāpēc mēs nevarētu arī uzsākt šeit Latvijā? Jo bija vecie spēlētāji tajā brīdī, bija veselības pasaule, gigants, bet bija jau parādījušies dažādi jaunāki brendi, jau teiksim, populārāki tie, kas tur bija visos žurnālos iekšā. Likās baigi aizraujoši, likās, come on, vajadzētu kaut ko tādu arī pie mums dabūt. Un klausies, tā ideja sākotnēji, tad nosaukums Big Power. Pareizi noprotu, ja mēs tev kopā saliekam, tad tas nosaukums noteikti radās no tā, ka tas fitness tajos gados bija tāds nedaudz brutāls varbūt, jo tie nosaukumi gigants, jā, tur Veiders un tas viss tāds X-Powers. Ar ko tas bija saistīts, vai tas bija, teiksim, labskanīgs? Nē, tas jau bija saistīts ar to, ka mēs sākām no tās, varētu teikt, reāli kačoku prizmas bodybuildings, jo tajā laikā viņš jau bija reāli populārs. Visi žurnāli bija pilni, tajā laikā vēl bija Ronija Colemans, vēl Olimpijā gāja pa priekšu, taču tur viss skatījās, vienkārši apbrīnoja. Un bodybuildings tajā laikā bija, teiksim, reāli, varbūt teikt, topā, ja? Un viss no tā arī izrietēja. Viss, kas, teiksim, tur kačājās, gāja uz zālītēm, bija arī mūsu auditorija un arī lietoja šos te produktus. Un tāpēc arī mēs skatījāmies uz to power virzienu. Likās, vajag power kaut kādu, davājām, mums vajag to. Un tad tas X-Powers kaut kā mistiski iesējās un tā mēs arī nosaucāmies pa X-Power. Tad tā vēlme pēc tā powera bija tas arī tas pirmais klišķis, kad bija tāds mums vajag. Tā arī sanāks noteikti lētāk. Visdrīzāk arī priekš sevis bija domāts. Gan pašam, gan citam, un aizies populārs visdrīzāk, ne? Jā, kā mēs vienmēr skatījāmies, teiksim, to, ko mēs paši lietojam, kas mums patika, to mēs arī mēģinājām ievest un arī tirgot. Un to arī cenšamies, teiksim, saglabāt līdz šodienai, kad tos produktus piedāvāt tos, kas tiešām mums pašiem patīk, mums pārliecina un tos arī piedāvāt saviem
klientiem, jā, bet tas nosaukums, jā, tur bija tīri no tās kačoka prizmas un bodybuildings un Aivars Visockis vēl tajā laikā arī bija savā primā, un mēs viņu tur atbalstījām. Viņš mums bija kā reklāmas seja, un tas bija tāds ritīgais. Gājām caur power ārā pie tautas. Jā, nu, man liekas, tajos laikos Visockis no tādām, kā jāsaka, leģendām, un tad mums vēl, kas mums vēl bija tajos gados? No tādiem spēcīgiem sportistiem. Nu, tajā laikā jau bija daudz džeki, bet Latvijā jau pa priekš tā padās. Tur bija Aivars, tas pats Hermans Plisko, Jurijs Gucāns vēl arī pats kāp uz skatuves, un tajā laikā īstenībā daudz leišu un igauņi arī brauc pie mums uz sacensībām. Jā, līmenis bija tieši arī, jā. Jo mēs, lai popularizētu sevi, mēs pirmajos gados, ja nemaldos, tas bija kaut kāds 8., 9., 10. gads, taisījām arī tāds X-Power bodybuilding, tāds čempionāts bija vēl Studio 69 augšā telpās taisījām. Un īstenībā bija labi dalībnieki, bija daudz no Lietuvas, Igaunijas un bija labas cīņas. Ja es pareizi atceros, tie bija arī kaut kādi jau tie gadi, varbūt, nezinu, 12, 10, 12, kad es pats arī sāku mācīties Rīgā. Un arī, teiksim, tā interese par šo sportu man arī pašam parādījās. Pats sāku uz zāli staigāt. Es vēl ļoti labi atceros, kad nosaukums Big Power, un es pats vēl gāju pirkt priekš pampa. Bija speciāls tāds NOX side, man liekas, tāds miks sarkanā lielā bunģā. Vēl kā tagad atceros, jā, ka es gāju un pirku. Viņš nebija lēts arī uz to brīdi, tīpaši, kad tu studē, zin kā, naudiņas ir tik, cik viņas ir, bet ir man tā atmiņa arī, ka, biju arī jūs klients. Šis ir ļoti labs, jā, paldies tev. Tas noteikti bija produkts BSN NO Explode. Jā, visdrīzāk sarkana buņģa tāda. Jā, kas bija vispār likās kaut kāds kosmos īstenībā. Tas, ka viņi pirmo reizi pagaršoja, tās aizgāja no betālnīna, tās skudriņas, un tu brauc mašīnā, vienkārši liekas, nezinu, kur uzsperties. Tas liekas, ir tāds kosmos. Jā, un pamps arī, zin kā, ja tu pirms tam neko neesi no tādu, neko mēģināji sēdus, liekas, vienkārši, krata, ka maz neliekās. Jā, un tas īstenībā ir viens no produktiem, kas vēl ir izdzīvojis līdz šai dienai. Vēl joprojām topā. Viņam ir, tur vairākas versijas nomainījušās, arī formulācija pamainījusies, bet topā viņš īsti nav, teiksim, jo ir ļoti, ļoti daudz šie pirmsterniņu produkti, pre-workout. Tajā laikā, principā, bija NO Explode un Gasparijas Superpump. Jā. Divi tādi produkti, ko balstījās vispār visi. Bet Gasparija bija vēl krietni dārgāks, manuprāt. Jā, bet tas bija kaut kas tāds vispār neaizsniedzams. Ja tur kāda maika ir no Gasparija, tad tas ir vispār, tur bija tāds. Bet tas nosaukums jau tajā laikā Superpump. Tas vienkārši kosmos, tur katram džekam Superpump. Tas vienkārši bombijā. Bet tas ir interesanti, ka tu biji mūsu klients arī, jo skatītāji jau varbūt nezina, es te varētu atklāt nedaudz no aizkulisēm, kad Vilmārs pats arī darbojās ļoti aktīvi šajā te uzturu jomā. Viņš ir viens no izveidotājiem un līdziepašniekiem Vitamīns LV. Bijušajiem, jau. Jā, bet vienalga, jūs ilgu laiku bijāt liels spēlētājs Latvijā un bijām reāli konkurenti. Paldies tev, ka tu uzaicināji mani. Es šajā jomā darbojos, man liekas, negribu samalot, jau šobrīd visdrīzāk jau ir 10 gadi. Varētu būt kopumā. Es sāku diezgan ātri. Teiksim, arī ar vitamīnu, kad sākām darboties, tas arī bija tikai tāpēc, ka kolēģim bija ideja par to, ka varētu garšīgi proteīnu atvest. Un tad mēs arī sākām, bet tur bija gan solo brands sākotnēji, Bodylab, un tad jau tikai tas izauga par kaut ko lielāku. Vienīgais mēs jau nedaudz, teiksim tā kā jūs jau bijat pirmie, jūs jau noteikti sākāt ar fizisko veikalu. Kas jums bija? Jā, sākām jau īstenībā, es jau varu pastāstīt nedaudz par to sākumu. Teiksim, tagad vienkārši ļoti interesanti atcerēties, un tas vienmēr pašam, teiksim, tāds labs atgādinājums, ka kaut kas tomēr ir izdarīts, jo mēs sākām vispār oficiņā mazā, vienā ofisu telpā, ka pie man viena drauga, paldies viņam, ka viņš atļāva izmantot viņu telpu, jo mēs sākumā nemaksājām, naudas nebija nekam. Vienā telpā uztaisījām paši no finērīšu plauktiņus un, teiksim, pie čoma birojā sākām lēnām izlikt plauktos produktus un piesaistīt pirmos klientus. Un tas jau arī nebija tik viegli sākumā. Tu jau pats atceries, kas tajā laikā bija, varbūt Draugiem LV bija. Jā. Fórumi. Draugiem LV un pa lielam bija tikai no cilvēku uz cilvēku. Jums bija, man šķiet, diezgan spēcīgs arī fórums Draugiem LV, tur tās dombiedru grupas. Jums bija tā grupa, kur arī diezgan daudz informācijas no jums tur varēja dabūt ārā.
bija sportisti, kas rakstīja, ir kaut kāds ieteikums pats, ņemot vērā, ka jau tad sāku aizrauties ar šo sportu, arī pašam bija interesanti. Tāpēc man šķiet, ka jums bija tāda dombiedru grupa. Es pieļauju, viņi var atrast to joprojām, draugi LV. Īstenībā būtu baigi interesanti, jā. Jā, bija. Bija gan tās komanda bija, kas tajā laikā arī tur startēja tā kā bodybuildingā, visos sarkanos X-Power krekliņos brauc uz Lietuvu. Jā. Es kā šodien atceros, tas diezgan reāli inčīgi. Jā, jo tad, kad es uzsāku ar partneri darboties, tad mums arī primāri bija veikaliņš maziņš Senču ielā, bet mēs ļoti ātri pārorientējāmies uz online. Mēs jau kaut kā paspējām, kad parādījās pirmās platformas, kur varēja būvēt veikals. Tā kā mums nevajadzēja. Es pieļauju, ka jūs jau būvējāt par to visu dārgo. Agrāk tas viss izstrādes process, taču arī baigo naudu maksāja online veikaliem. Nu, jo jums jau bija X-Power, man šķiet, arī online veikals. Online veikali mums bija tur, es nezinu, cik paudzēs. Jo pirmais bija vispār, man bija viens čomiņš, kas darbojās tur ar internetu veikaliem, ja? Tad es viņam uzticēju sākumā uztaisīt, tad bija vēl nākamais. Nu, tur mums, teiksim, ļoti grūti sākumā gāja. Nav tik iztērēta daudz, un sākumā viņi nebija vispār. Un tie arī bija paši līdzekļi. Nebija jau tā, ka jums tur atnāca kāds nolika kotleti un pateica, davai, Džek. Neviens vispār neatnāca. Tas bija tā, ka man pat bija reāli čoms no savas kredītkartes aizņēmās naudu un aizdeva man. Un tas viss ir, pilnīgi pa tādām naudiņām, jā. Nebija neviens, jā. Tā kā nebija viegli, bet līdz ar to ir interesanti atcerēties. Bija vismaz stimuls darboties. Jā, tas, protams, arī būtu vienam no pirmajiem. Tas ir arī neliels pluss, jā, tā kā, jo tu ar laiku tomēr nostiprinies, un tev jau visi zina. Neviens jau neaizmirst no sērijas. Ir tāds, vienmēr, Rekuls brīvība un strūfits. Kā, cik es atceros, jūs tur vienmēr esat bijuši, manuprāt. Jā, tas arī bija tā, no kaut kādiem, kad es parādījos Rīgā, 10. 12. gads, 10. man liekas, nezinu, jūs arī vienmēr Brīvības ielā arī bijāt. Jā, mums sākumā bija mazais veikliņš tāds, jā, Brīvības 106, un tad mēs panācām uz 102. māju, arī jau ar lielo veikalu, jā. Bet saglabājām to pašu vietu, jo vieta jau svarīgi, tomēr cilvēki pieraduši, ka tur ir, un viņi tomēr nāk uz to vietu. Vecajos laikos atceros, mums bija tas lielais sarkanais X-burts pa visu to Brīvības ielu. Un kad mēs veicām šo nosaukumu maiņu, tad cilvēki vispār nesaprata, kas notiek, kur lielais X uz Brīvības ielas pazudis. Jā, un kad sākāt, principā, vai bija vienkārši, vai tomēr bija arī vēl joprojām, teiksim, grūti strādāt ar to cilvēku? Bija jāpārliecina, teiksim, pamēģināt to, proteīnu, to, pampu, jā, tur, Vai tas bija trends jau to brīdi? Vai tas tikai parādījās tirgu? Man liekas, ka to brīdi baigi jāpārliecina, teiksim, nebija. Tāpēc, ka lielākā daļa tie klienti, kas bija, viņi jau visi gribēja to. Viņi visi jau tur bija no zālēm, jau bija saskatījušies, dzirdējuši, jau bijām, jau viņiem jau izrunājuši. Nebija pa lielam tādi cilvēki no malas, kā tagad, teiksim, nāk klienti no malas, kas vispār neko nezina. Viņš tur ienāk, enoexplode. Kas tas tāds? Ja šis uzsprāgšu vai? Tagad tie jautājumi vienkārši jebkādi jautājumi var sagaidīt no klienta. Bet tad jau nācies džeki no zāles, tur tādu visādi, kas bija gatavi, kas gribēja dot tik šurp, aiziet. Bet man liekas, tie gadi arī sanāk, kad bija vēl X-Power, tas bija tāds tas naudīgais pirmskrīzes periods, manuprāt, vai ne? Kad arī cilvēki bija gatavi vairāk tērēt un mēģināt. Īstenībā jau mēs sākām reāli krīzē, pilnīgajā. Okay. Jā, tas 7. 8. gads, tad reāli jau, teiksim, rāva to ručniku, visu kreditēšanu, visu. Jo es pirms tam strādāju bārā, pa bārmeni, un pirms tam tas 6. 5. gads, un tur vēl varbūt, tur bija baigi. Tur tīri bārā, nauda visiem bija. Visi viens otram uzsauc. Tur, teiksim, superīgi laiki bija īstenībā. Negribās teikt, visi mētājās ar naudu, ja? Bet neviens neskaitīja. Bija vienkārši super īstenībā, ko atcerēties. Bet tad jau sākās tas, teiksim, jau bankas jau apturēja jau to kreditēšanu, jau jaudīgi, un sākās jau problēmas visiem. Un tāpēc sākumā jau bija, mēs domājam, kā būs reāli. Tagad nauda nevienam nebūs. Kurš tev vispār proteīnu pirks? Kam tad tas ir vajadzīgs? Bet tad soli pa solim sapratām, tomēr, ka tas proteīns jau tomēr ir pārtiks produkts, un ēdienam jau cilvēki to naudu atradīs vienmēr. Un ir sevišķi sportisti un savam hobijam, kas grib
savu veselību uzlabot, atradīs jau to naudiņu. Ne? Tā kā, tādā ziņā tas bija arī labs tests, ka mēs notestējām, ka tai krīzē mēs cauri varējām iziet un diezgan normāli arī uzsākt sākumā. Tas diezgan labs rādītājs, ka to krīzi visu tikāt. Arī Covid laiks no sērijas nebija viegls, no sērijas tepat pāris gadus atpakaļ, kad, teiksim, visas zāles tādas pieslēdzās, sports palika nelegāls. Jā. Tā kā tas arī bija tāds interesants periods, vēl tepat pavisam nesen. Jā, tas bija, bet tagad jau mēs esam pilnīgi, tagad jau mēs visi esam online, un tādā ziņā mēs varam notirgot online. Tajā brīdī, kad mums bija Brīvības ielā viens veikals, un tas online tur vēl bija attīstības stadijā, tas online jau bija švaks. Jā. Tagad būtu daudz savādāk, teiksim, iziet cauri tādam Covidam, ja tev veikals ir ciet. Būs sarežģīti, būtu interesanti. Kurā momentā tas nosaukums mainījās uz to Trufitu? Kāda bija tā ideja? Kāpēc? Tā ideja, tur bija divi aspekti. Viens aspekts bija tas, kad mēs principā ar savu partneri sadalījāmies. Un tas bija viens tāds iniciācija, un otrs bija galvenais pats bija tas, kad mainījās pati tā vispār, kad varētu teikt, fitness nozare. Ja mēs sākām, tad tas viss bija caur to bodybuilding, caur to kačoku, smago power tēmu. Tad tagad jau ar vien vairāk tas fitness palika tāds dzīvestila. Jā, dzīvestila fitness, tāds ikdienišķāks treniņi savai labsajūtai, teiksim, un veselībai vairāk. Un mēs palikām bišķiņ tas nosaukums pa smagu. Tas kaut kāds X mistiskais powers, mēs sapratām, ka tas nedara ikdienas cilvēkam, kas iet, kāds tur X powers, vai nezinu, kā mēs sakām, mājsaimniecēm tur, kas cep pankūks, nepirks pie mums, teiksim, forši vegāno kokteila, kaut kādā X power mistiskajā veikalā. Ir tas arī, pieņemsim, personīgi arī, kad strādāju, arī tajās pašās, kad es tādu dziļāku analītiku, tieši par to pašu zīmolu kā tādu. Arī mēs šobrīd ar Iconfitu, mums, kā redz, tas dizains ir tāds samērā draudzīgs, vienkāršs. Ir reāli statistikas dati, kas parāda, ka, pieņemsim, tie paši arī toņi internetu veikalā nosaka, cik labi un draudzīgi klients jūtās pie tevis. Teiksim, iepriekš, tur pieņemsim tas pats, tur, nezinu, Gigants, X-Power, es atceros pat stāv atmiņā tās bildes, tās mājaslapas bija tādas tumšas, nedaudz varbūt tādas agresīvi sportiskas, tā kā it kā, forši, džekam ok, bet meitenē laikam tomēr neaizies. Bet šobrīd arī pēc statistikas nezinu, kāda viņa ir jums, bet mēs redzam, ka, negribās samalot, bet gan 70% no tiem, kas veic pirkumus, saistītus ar veselīgu uzturu sportisko, tās tomēr ir sievietes. Džeki iet uz specifisku produktu. Tas ir baigais cipars, bet sievietes īstenībā daudz iepērkās. Viņas pēr dažādus sīkumus no sērijas, tur kādi batoniņi, tur, nezinu, tur mērcīte, tur šitas kopā salasās un aiziet tomēr tas pārsvars meiteņu pusē. Džeki nāk pēc konkrēti, manuprāt, specifiskas lietas, ko ņemot vajag. Viņam tur pateica, viņš izlasīja, tā kā viņš negrib pamēģināt jaunu garšu batoniņam. Tā kā samērā reti, manuprāt, tas tā notiek. Īstenībā labs fakts varētu pastīties, statistikā, kā mums ir, bet pirkumu no sievietēm ir daudz, viņi ir maziņāki, bet tur ir iekšā parasti arī tavs pieminētās mērcītes, dažādi šeiki un atsevišķie šie mazie elementi. Kāds vitamīns, kāda minerāla viela varbūt. Bet džekiem, tad tur ir uzreiz tāds package jau. Viņš atnāk pēc pakas jau normāli. Zālītē vai tur velo treniņi vai boks vai kas un tāds. Pēc specifisku produktu. Jā, pa pilno tie pirkumi džekiem noteikti ir lielāki. Teiksim, summu ziņā viennozīmīgi. Bet mums ir dāmas arī, kas veikalā nāk gan arī katru otro dienu. Pa bišķiņiem, Es nezinu, varbūt viņas nāk pie mūsu foršajiem pārdevējiem aprunāties, kas arī ir labi. Pieņemsim, es atceros tāds gadījums mums arī, kad es darbojos ar vitamīnu, mums arī bija veikali, un bija meitenes, kas nāca katru dienu nopirkt kaut kādu našķīti, vai tas ir maziņš, vai ir vienkārši tā, ka bija tāds produkts kā tās mērces, kas, bez cukura, viņas, reāli ļoti garšīgas bija uz polio-multitolu bāzes. Un bija tā, ka reāli atnāk meitene, man vajag tur vēl vienu tur sāļo karameli, es vakar izdzēru. Vakarā visi iepakojam, Tas ir kosmos. Un tā viņi tā kā nāk pēc vēl vienas porcijas. Bet to es ļoti labi atceros, un tas nebija viens gadījums, tas diezgan patstāvīgi, teiksim tā, ka tur, nē, man tur draudzenē, bet tu jau redzi, ka viņi pati ir apēda. Tā kā no sērijas to jau var redzēt. Un
Jā, tā kā tāda tā statistika. Es tiešām saku pēc statistikas datiem, jo mēs šo metriku dabūjām no paša, teiksim, internetu veikala. Uz kā bāzes mēs strādājam, tur vienkārši ieklikšķini var pastīties, kas un kā, bet mums reāli aptuveni vienmēr bija 70% sievietes, kas iepirkās. Es domāju, ka mums tik daudz nav. Bet viņas ir vairāk, un arvien vairāk, teiksim, tas jau tikai pozitīvi. Teiksim, es pieļauju, ka jums ir, ņemot vērā to, ka jums vēl joprojām ir tie supersportiskie brendi arī. Jā. Ja jums nāk arī tādi varbūt nopietnāki sportisti, kas vēl joprojām tic tam, teiksim, zīmolam, kas ir no tiem agrējiem gadiem, kad tikko parādījās. Jā, sportisti daudz jau, gan fitness pārstāv, gan komandas diezgan daudz arī, jā, un dažādas federācijas. Jums jau vēl ir sadaļa arī sporta medicīnas sadaļa ar šiem visiem teipiem un fiksējošiem teipiem, ko izmanto futbols, basketbols, visi pēc kārtas. Kā, jā, tie noteikti arī mūsu klienti. Ja mēs pieņemsim tā no malas skatoties jūsu klientus, saliktu grupās, kas ir vairāk tie profesionāļi vai tie parastie cilvēki, teiksim? Parastie. Viennozīmīgi parastie. Tas apjoms no sērijas. Jā, apjoms viennozīmīgi parastie cilvēki. Kā mēs reiz smējamies, varbūt tas nav tāds pozitīvākais joks, bet sportā Latvijā nav daudz naudas. To mēs zinām. Sporta komandām finansējums ir švaks, un ir sporta veidi, kur kaut kāda nauda ir, bet ir, kur viņš tiešām maz. Un objektīvi iemesli dēļ, un tad reizēm ir tā, ka tā komanda tev prasa kaut kādu atbalstu un ko. Un tad mums savā starpā ir tāds joks, ka mums ir viens džeks, kas iet uz zālīti, nopērk vairāk nekā jūs. Teiksim, vesela sporta organizācija. Man, pieņemsim, šajā jautājumā ir tāds visnotaļ interesants komentārs. Lai cik tas nebūtu dīvaini, pieņemsim, mēs zinām, ka Latvijas Olimpiskā vienība reizi gadā veic iepirkumu savām vajadzībām. Jā. Viņam tur parasti ir tas maksimālais budžets līdz 80,000. Viņi saliek tur produktus, kādus viņiem vajag. Kaut gan viņiem tur brīžiem ir tā, ka viņi norāda tieši specifiskus produktus, kaut gan tā īsti laikam nevarētu darīt. Teiksim tā, bet viņiem tie sporta ārsti, viņiem personīgi es runāju, lai saprastu, kas ir pa lietu. Jā, mēs jau viņiem strādājam, mēs jau arī zinām, kāds notiek. Vienīgais, kas man tā bišķi liekas dīvaini, ir tas, ka ja no sērijas to pieņemsim uzvaru tajā konkursā, kur var brīvi pieteikties jebkurš, tu nedrīksti vairāk no sērijas sponsorēt un izvietot logo, pieņemsim uz krekliem vai kaut kādu tādu papildus reklāmu iegādāties. To nedrīkst darīt. Jā, to es nezināju. Ja tu iegādājies to reklāmu, tu nedrīksti konkursā piedalīties. Oho. Kas ir absolūts dīvaini, tas man liekas dīvaini, pieņemsim šajā momentā, kad es pārstāvu ražotāju, jā, es gribu iedot viņiem labāko cenu, un es gribētu arī viņus, teiksim, atbalstīt, bet es to nevaru izdarīt. Man ir jāizvēlas viens no diviem. Lai cik tas dīvaini neliktos. Es nezinu, varbūt es kaut ko esmu tā sapratis, bet runājot tātad ar tām dāmām, kas ir tajā komisijā, viņas uzreiz pasaka, vai no sērijas tu mūs tā kā sponsorē atbalsti, vai no sērijas tu vari piedalīties konkursā un nopelnīt naudu. Abus tu nevari izdarīt reizē. Kas, manuprāt, man šķiet ir diezgan tāds absurds. Liekas, ka tur nav loģika, bet kaut kāda loģika jau bija viņiem, ja viņi to tāds noteikums izdomāja. Es teorētiski varētu saprast, ja tas ir, ja to dara kāds individuāls iepircējs, kas iepērk pārdot. Bet man kā zīmolam, tomēr gribētos, ja es iedodu jau atbalstu ar labāku cenu, iespējams, tad varbūt es gribētu, lai arī parādās tas, uzrakstīns, tā uzlīma uzdruka uz maikas vai kaut kas tāds, bet, nedrīkst. Tāpēc arī tā dīvaini sanāk. Jā, tas tādā ziņā dīvaini, bet varbūt viņiem ir tik lieli tie lielie sponsori, ka viņi grib viņiem tās dažas vietas tur uz tiem krekliņiem paturēt. Jā, bet, manuprāt, tas tā īsti nevar strādāt. Tas tā nedrīkstētu strādāt. Tas nebūtu īsti godīgi, ņemot vērā, ja tā vieta ir, teiksim, samērā nopērkama, būsim reāli. Jā, un arī tas pats par to pašu, ka viņiem ir tas noteikums, ka it kā jābūt produktam vada apstiprinātam. Jā. Tas var būt Safe Sports, vai tur ir vēl tās asociācijas, kas pārbauda katru beču. Mēs bijām pareiķinājuši, cik mums tas izmaksātu, lai nodrošinātu viņiem to portfeli. Mums būtu jāiztērē kaut kādi aptuveni 56,000 tikai pārbaudot produktus. Kaut gan viss iepirkums tur aptuveni arī 50 būtu. Tas jā, es saprotu, tur nav vienkārši finansiāli nekādu variantu to darīt. Nav opcijas, tā kā un tajā pašā laikā produkti, ko sportisti izmanto, viņi nav apstiprināti, teiksim, lielākoties arī tajā antivada. Jā, tā kā katrs tomēr uzņemās to risku. Un arī jautājums nākošais, mēs pieņemsim kā ražotājs, mums nav nekādas intereses likt klāt aizliegtas vielas produktam. Tas beigās tomēr ar produktu arī sadārdzinās.
Tas jau ir temats no visām pusēm, ka tu jau labi zini par šīm aizliegtajām vielām un kā par to tiek spekulēts. Tur saistībā ar visām dopinga pārbaudēm un tā tālāk. Ka vienmēr sportisti noveļ vainu uz uzturu bagātinātājiem, ka tur proteīnā viņiem ir iekšā steroīdi. Jā. Bet, viss kaut kas ir dzirdēts. Kā tur saka, 90. esot bijis, ka no Polijas atnāk labs pulveris un viss pampst. Jā, bet kā tur ir pats zina, kad īsti jau loģika jau tam nav, kad likt kaut kāda dārgāka substance klāt. Tam nav nekāda, teiksim, tāda finansiāla pamata. Varbūt pašā sākumā, lai tikai ieskrietos varbūt, bet tas arī tāds super dārgs marketings sanāk. Līdz momentam pie tam. Un pēc tam atkal būs backlash. Jā, un tur būs tāds melnais, pēc tam PRs, ka tev vispār neviens nepirks to produkciju. Tas jau vispār, līdz vienai reizē viss tur tā pilnībā. Jā, un tāpēc es saku, mums kā ražotājiem arī vienmēr par to ir tādi diezgan jautājumi. Jā, tā kā... Nē, jums jau jūs esat tieši ražotāji, jums jau tas ir, teiksim, tāds sabīgs jautājums, jā. Ja jums, teiksim, bez mazais saka, ka jūs tur liekat iekšā, nezinu, ko tur, un vajag tur tādas un tādas analīzes taisīt par neadekvātām cenām, lai kaut ko notirgot, šis ir tāds, jā. Tur bija arī tāds kā lobbyis ir uz noteiktiem piegādātājiem, drīzāk periodiski, teiksim. Bet viņš jau vienmēr ir, tu jau pazini, kā tas strādā visur. Tā tas ir, tā ir iepirkuma sistēma. Un, visās nozarēs jau viņa ir, teiksim, interpretējama. Tā kā, bet, nekas, es domāju, mēs jau varam strādāt, un jūs jau arī tur strādāt un pietiekami veiksmīgi. Mūsu produktus man šķiet arī kāds šogad bija piedāvājis, tā kā kāds no partneriem. Ar to nav problēmas. Mēs arī nākam pretī, ka tas ir iespējams, teiksim. Tā kā, jā. Klau, tāds varbūt jautājums. Interesants ir plāni, varbūt paplašināties arī ārpus Latvijas, vai Latvijas tirgus tas ir šobrīd tas, kur ir komfortabli ērti? Starptautiskāk varbūt kaut kur ar mājaslapu tīri iziet? Mājaslapu jau mēs varam iet jebkuri, Jānoreklamē. Tā kā jā, mēs cenšamies, un mums ir plāns aktīvāk iet kaimiņos. Kaimiņos loģiski Lietuva, Igaunija iekšā. Jā, Igaunijā ir tirgus nedaudz priekšā, tur viņš arī bišķīt varbūt ir pirktspējīgāks, jāsaka. Un pirktspējīgāks kā Latvijā? Jā. Jā, tam es piekritīšu, jā. Bet savukārt tālāk par Lietuvas, Igaunijas robežām tu jau pats noteikti zini, ka mums ir diezgan grūti konkurēt. Un kāpēc? Tas ir pamatā dēļ šīs noteikumiem, kāda ir mums. Teiksim, nodokļu sistēma, kas ir, kur mēs zaudējam uzreiz jau kaut kāds 10-15%. Bet pats galvenais pat varētu teikt, ir šīs piegādes izmaksas. Kad nosūtīt mums paciņus, teiksim, uz Eiropu, tur, nezinu, Francija, Holanda, Vācija, ir 3 reizes dārgāk nekā viņiem atsūtīt uz šejieni. Un tas jau tikai dēļ loģistikas šīm specifikas, ka viss nāk šurp, bet nekas neiet uz turieni eksportā. Kaut gan, man liekas, Somniva pēdējā laikā bija piedāvājis diezgan labus ciparus arī uz Eiropu. Bet vienalga, tie ir kāds 3 reizes lielāki cipari. Labi. Tas ir reāli. Mēs jau te jau, teiksim, tā cena ir pakritusies. Bet tās cenas bija, teiksim, kādu laiku atpakaļ, tas vispār bija kaut kā 12 eiro, lai uz Vāciju aizsūtītu. Ja viņi sūta šurp pa 2-3 eiro un piedāvā vēl bezmaksas piegādi, kā mēs varam konkurēt. Tur man viss jādod, lai aizsūtītu paciņu. Tas gan. Šobrīd tā cena ir jau panākusi bišķiņ lejā, bet vienalga, reāli mūsdienās, kad daudz ko sūta pa velti, mēs nevaram nekādīgi konkurēt. Cik jau pa velti vienkārši ierēķina iekšā tajā summā iekšā. Jā, bet internetā cenas jau, diemžēl, ir klients grib redzēt vienādas. Nē, protams. Un viņš nav gatavs pirkt pie mums dārgāk. Tā cenu spēlē arī ir, tas pats, nezinu, kas mums ir tāds liels arī tāds maiproteīns, jā. Es arī, kad skatos viņu tos produktus, pa lielam jau beigās pēc tās milzīgās atlaides, kas jau ir ierēķināta uzcenojumā sākotnēji, jā, tas produkts jau neko daudz arī lētāk nemaksā. Lai neteikt, ka vispār viņš nemaksā lētāk. Jā. Jo mums šie viņa produkti pat maksā vienkārši pie mums lētāk. Ja noņemtu viņa atlaidi, mums viņa ir ikdienā tā cena faktiski tāda pati. Jā, bet cilvēkam tas nostrādā kā triggers, ka milzīgi atlaidi 40%. Jā. Un arī kas pa produktu viņš tirgojas tikai uz atlaidi? Tas arī ir tas dīvains jautājums. Šis jau ir temats par to cenu politiku un atlaižu politiku, kāda vispār šobrīd ir tirgu, kāda ir tā tendence, kam cilvēki tic un pēc kādiem parametriem viņi izvēlās šo te pirkumu. Jo tas ir tāds arī, par ko mēs esam daudz domājuši, kā tās cenas turēt un kā viņas veidot, jo mēs gribētu būt godīgiem, taisnīgiem, uzlikt šo te godīgo cenu
Bet brīžam cilvēks viņu nenovērtē. Lai kādu cenu mēs uzliktu, vienalga, viņš grib lētāk. Jo viņam liekas, ka mums tā cena vienkārši ir kosmos margina. Jā. Viņš laika, tad iedod to 30%, iedod normāli atlaidi. Kas ir? Tur visu maržu 30%. Es saku, vecīt, mums ir cenas pievilktas tā līdz lūpai, vienkārši, lai mēs tur Eiropā izskatāmies normālāk. Kāds nopērk arī mums ārpus Latvijas. Jā. Mēs tur nevaram iedot neko. Tā ir, brīžiem es arī, kad skatos, pieņemsim, ir ražotāji, kas piedāvā vispār produktu pa tādām cenām, ka mēs arī esam ražotājs, bet mēs tik lēti nevaram uztaisīt. Kvalitīvs produkts nesanāk. Mums iepakojums brīžiem maksā dārgāk nekā tas ir vēl cits jautājums par tiem superlētiem produktiem, kas šobrīd ir tirgu. Es tādas neizvēlos. Es viņus pats taisos lietot, es arī viņus netaisos tirgot. Tā kā, tas ir tas tāds specifisks jautājums. Cenu jautājums. Pats zinu, esam neskaitāms reizes arī runājuši ikdienā par to pašu. Jā, arī mūsu produkti. Mēs esam diezgan draudzīgs uzņēmums un visiem cenšamies dot vienu to pašu cenu, ko mēs arī darām. Bet Eiropā katrs drīkst izvēlēties pat cik pārdot. Ja? Un kamēr tas nenotiek ilgtermiņā, ir mums partneri, kas arī nevienmēr mums tas patīk, kas tirgo brīžiem ļoti lēti mūsu produktus, par ko mēs nepriecājamies. Mēs varam to pieminēt kā komentāru, bet teorētiski aizliegt mēs nevaram, kamēr viņi netaisa vairāk kā 3 mēnešus šāda tipa dempingu ar to pašu produktu. Ir arī Eiropā tas brīvā tirgus likums, kas mums vienkārši liek pagals pieķos, aizrādīt. Mēs jau parasti cenšamies, lai ir tā cena plus mīnus tāda, kāda arī pie mūsu mājaslapā. Ja mums jau tā ideja, kā es iepriekš varbūt esmu minējis, ir produktam ir atlaida divas reizes viņa eksistence, tas ir palaižot pirmajā mēnesī, lai iepazīstinātu protams, cilvēku ar produktu, un ir Black Friday piedāvājums. Un tās atlaides arī nekad nav super dziļas. Un lielākoties arī sanāk tā, ka pie mūsu partneriem produkts ir pat nedaudz lētāks kā pie mums pašiem, lai cik tas dīvaini neliktos. Jā, bet tas arī ir normāli, ka ražotājs tur šo mazumtirdzniecības cenu, bet jūsu gadījumā jums jau tiešām cenas ir ļoti pieejamas. Tur mēs veidojot produktu, kad veicam tirgus izpēti, mēs sākumā paskatāmies to cenu kategoriju, mēs paskatāmies, kur mēs aptuveni varam būt, mēs paskatāmies produktu koncentrāciju, aktīvās vielas, izveidojam recepti. Ja recepte pēc cipariem, teiksim tā, iet iekšā tajā cenā, mēs viņu mēģinām reģistrēt. Ja viņu piereģistrē, šis arī ir labs jautājums. Ja viņu piereģistrē, ja viņam atbilst visas veselības norādes, tad mēs viņu tikai laižam uz ražošanu. Un mēs to darām, pieņemsim, es neskaitāms reizes minēju, sākam ar Latviju. Ja mēs to varam izdarīt Latvijā, nekur Eiropā mums nebūs problēmas. Jo mums ir visvecākais, novecojušākais regulējums šajā uzturbagātinātāja ziņā. Kā, jā, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nevaram tik ātri izveidot jaunus produktus. Jo nekad principā jauns produkts neaizņem mums to mēnesi, ko mums saka, teiksim, veterinārais dienests. Vienmēr tas ir vairāk. Vienmēr ir kaut kāda izmaiņa, tad ir kaut kāda veselības norāde virsū nekorekta. Tad ir tā, ka viens mums inspektors pasaka, ka produktam ir jābūt virsū tur tādai norādei, viens saka, tā ir par savādāku. Ir tāds diezgan jūceklis, jāsaka, tieši ar šo produktu izstrādi un viņu reģistrāciju un vispārējo. Mums te pavisam nesen bija aizrādījums par to, ka mums par to pašu whey proteīnu Latvijā. Jā. Teorētiski viņš varētu būt uzturbagātinātājs, bet Latvijā viņš ir pārtika. Jā. Kaut gan ārzemēs viņš ir uzturbagātinātājs, citur Eiropā, piemēram. Un mums bija vienam proteīnam uztura norādēs norādīts, ka uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu uzturu. Par ko mēs saņēmām aizrādījumu no PVD, ka ir nekorekts marķējums. Jo tas neesot uzturbagātinātājs, tā ir pārtika, un tad nevaram uz pārtikas izvietot marķējumu par uzturbagātinātāju. Kaut gan pēc tiem normatīvajiem ir kā no sērijas, mums taču mēs paši labi zinām, varbūt, noteikti redzi, ja ir ražotāji, kas uz kofeīna pulveru uzraksta, ka tas ir sporta dzēriens, lai produktu nereģistrētu. Jā, vai vienkārši food. Jā. Pārtika. Kaut gan tas ir kofeīns, no kura tu reāli var arī nepārāk labu galu ņemt, pārdozējot. Bet vienkārši, bet ražotājs ir nomarķējis. Un tad arī, tā kā interesanti. Un nerunāsim nemaz par to, ko var ievest no ārzemēm. Mums pat bijis tā, ka ražotājs uzraksta,
ka tas ir tā kā food supplementi. Priekš, teiksim, angliski runājušā tirgi konkrēti priekš Amerikas, un savukārt mūsējie to uztver kā uzturbagātinātāji. PVD, bet viņi saka, bet produkts pēc sastāvā neatbilst uzturbagātinātājiem. Mēs viņu nevaram pieregistrēt. Bet ražotājs norādījis, ka tā nav pārtika. Tad ko mēs varam darīt? Tas vienkārši proteīna pulveris. Un viņš vienkārši apstājas kaut kur. Bez atbildes pie tam. Nevar īsti skaidrs arī, ko viņi darīt tālāk. Jā, tur ir tā lieta. Tas vienkārši kosmos, jo jāstāsta jau būt reāli uz lietām objektīvi un nerunāt par to pašu sākumu, ka lielā daļā Eiropas valstīs šis te vispār viss ir online un bez maksas. Un dienu iepriekš. Un tie noteikumi te ir... Bet mēs par viņiem cīnīsimies. Mēs to bijām jau iesākuši tur ar iniciatīvu grupu. Vienkārši nav godīgi tie noteikumi. Un vēl jau arī tas, ka pieņemsim tas pats ārzemju lielās platformas. Jā, viņš vispār nekas neregulē. Par to pat nerunājot. Jā, tas ir vispār sāpīgs moments. Jau... Ne tikai jums, bet arī mums. es jau parasti saku, kamēr jūs nevarat izslēgt internetu, tikmēr šis regulējums... Teorētiski jau tam būtu jābūt iespējamam. Tas jau būtu vairāk pat ne PVD, bet tāds pienākums. Par to rūpēties, lai tirgu nebūtu iespēja iegādāties Latvijā nereģistrētus produktus, teiksim, tā arī online. Bet atkal, kaut gan tās lielās lapas, viņas jau nav pat Eiropas. Jā, bet viņi vienīgais, par ko rūpējās, ir, lai mēs, teiksim, tirgot tikai angliski. Tas tā ir, diemžēl. Bet, tur manuprāt, būtu kaut kas jālabo. Protams, tas ir... Arī no ražošanas viedokļa, pieņemsim, tad, kad pašam paziņas tāds, es tur vienā foršā populārā lapā pasūtīju D vitamīnu 50,000 vienības vienā kapsulā. 50,000. Mums Latvijā bez receptes ir 4,000 maksimums. Jā. Viss pārējais laikam 6 un kaut kāds 10, tāds jau skaitās zāles. Un augstāk arī nav. Jā, bet nav noslēpums. Tas cilvēks sūta tik daudz pa labi, pa kreisi no ārzemēm. Tur no tā paša Aihera, bet tur ģimenes ārsts izraksta. Tas ir tādā apjomā nāk iekšā. Mēs vienkārši arī zinu, kādā apjomā tur caur Omnivu nāk iekšā tās pakas. Tas ir kosmos. Bet tam vispār... Ja, bet arī no tā veselības aspekta. Netiek, teiksim, pievērsta uzmanība, bet tiek pievērsta uzmanība tikai arī, kur... Jā. Bet kvalitātes ziņā, pieņemsim, mums ir tehnoloģija, kas strādā ar produktu izstrādi. Un tie nav pēdējie cilvēki, viņi kaut ko arī saprot no tā visu pasākumu. Tad vienmēr ir tas jautājums, nevar iespiest iekšā tajā kapsulā 50,000 kvalitatīvu D vitamīnu. Tad ir jautājums, kas tur iekšā? Kāda tā ir ķīmija, kaut kāds koncentrāts, anormāls vai kaut kas tāds. Un kā tad viņi lietot vienu kapsulu mēnesi? Vai kā tas darbojās? Nē, tur jau, protams, ka tur vispār tas jau būtu stipri apšaubām, teiksim, tās devas un koncentrācijas. Bet, ja cilvēki tam tic, mūsdienās jau tur redz, kas notiek. Ja cilvēki tic ļoti daudz, kam un tās izvēles ir stipri dīvainas. Tā kā es domāju, ka pašiem cilvēkiem bišķiņi arī tā prātīgāk jāsako tam līdzi un tad jau viss būs kārtībā. Mēs arī jau pēdējā laikā esam uzsākuši, drīzumā būs mazie video rullīši, kuros mēs stāstīsim, kāpēc mūsu produkts ir tieši tāds, kāds viņš ir. Jā, tas pats no sērijas par šobrīd, tas, kas trendā ir beef proteīns. Jā. Kādām sastāvdaļām tur iekšā būtu jābūt reāli kvalitīvā beef proteīnā. Kvalitīvā izolātā. Mūsu uzskats jau ir, jo mazāk sastāvdaļas, jo labāk. Tātad, protams, tas ir tīrs proteīns. Tas ir tīrs proteīns. Tur nekā vairs nav. Bet jā, citi, kas arī tirgo pat mājaslapā sastāvu nenorāda. Jā, un tirgo produktu par ļoti lielu naudu, kaut gan iekšā tur ir miksiņš. Teiksim, ir arī produkti, kur vispār proķi ir maltodekstrīns iekšā un viss kaut kas tāds. Tu jau pats redzi, kā šobrīd notiek. Šobrīd faktiski katrs influenceris tirgo uzturbagātinātājs. Un tā tālāk, jā, katrs ir labākais, vienkārši labākais, pārējā misena. Bet, es domāju, tas jau laika jautājums. Cilvēkiem jau bišķiņi kritiskāk jāizvērtē, un tad jau viss būs kārtībā. Tā jau tas jau skaidrs, ka tas pats magnīs un viss šie te šobrīd pārhaipotie elementi, viņi jau bijuši mūsu un jūsu klāstā gadu desmitiem. Magnīt tas vispār diezgan smieklīga variants ir. Es ļoti labi saprotu, par ko iet runa, un tur ir tāda situācija sekojoša. Arī magnīs noteiktā formā pats labākais. Runājot ar tādu tehnoloģiem, kas darbojas tieši ar produktu izveidi, tā jautājums tā pavisam vienkārši. Ar ko viņš ir labāks? Principā
vienīgais magnīja veids, ko varbūt nevajadzētu izvēlēties, ir oksīds. Jo viņam tiešām ir viszemākā uzsūkšanās tā iespēja, ja? Bet visiem citrātiem, bizglicinātiem, viņi tāpat ir 85%. Ja? Un vienīgā, pieņemsim, lieta, kas mums ir, kāpēc mums nav, pieņemsim, kāds bizglicināts, kāpēc mēs viņu neizmantojam šobrīd. Viņš ir negaršīgs. Viņa tā forma bizglicināta ir negaršīga, un viņu nevar izmantot receptēs. Tas nozīmē, ja mēs nopērkam tur 20 tonnas bizglicināta, mums vajadzēs tikai taisīt bizglicināta kapsulas. No jā, es nevaru citur viņu iemaisīt. Mēs nevaram iemaisīt viņu iekšā nekur citur, viņš nav derīgs, viņš bojās garšu. Un tāpēc viņš arī nav populārs. Un teikt, ka viņš būs tur super ar kaut ko labāks, tas ir, maigi izsakoties, tāds skaļš izteikums. Teiksim, tā jau ir tendence, to jau mēs redzam industrijā. Līdz ko ir kaut kas, teiksim, jauns, vai tur jauna forma kādam elementam vai kaut kas, ja, tur bām uzreiz, tas ir labākais, tagad šito, ja. Bet šis pats citrāts, viņš jau pēdējos 10 gadus ir absolūti bijis top forma un sportā visvairāk pētījumu, viss muskuļu krampiem, atjaunošanās, un es pats viņu lietoju. Un, tā kā, skaidrs, ka viņš ir tikpat labs, kā vienmēr ir bijis, Mūsu gadījumā, pieņemsim, Nekonfitam vēl sortimentā var vienkārši nopirkt magnīja sāļus, kas ir vannām. Tur vienkārši būs reāli tie magnīja sāļi, akmentiņi, kas izšķīst ūdenī, tur viņas izmērcēties. Bet viņi īstenībā diezgan labi arī tirgojas. Bet viņi arī ir tiešām arī lēts produkts patiesībā. Jā, sākumā, ka īstenībā vienā no pirmajā reizē, kad pats pasūtījies, vienkārši, kāds sakars, vienkārši kaut kāds maisa ar magnīju. Nav bijusi sūdzība, kāds nav mēģinājis uzjaukt ar ūdeni izdzert? Nē. Mums vienreiz Igaunijā bija klients, kas nebija sapratis ideju. Viņš bija mēģinājis uzjaukt un izdzert, pateica, ka esot diezgan negaršīgi. Bet, jā. Šī ideja īstenībā, tu pieminēji to Eno-Explode veco. Jā. Tas bija vēl vecos laikos. Bija viens klients, kas bija uzjauts, es nezinu, kur viņš bija to dabūjis, kaut kā 2 litros, vienu to porciju. Jā. Vienu kausiņu uz 2 litru. Es nezinu, kur viņš atjaucas, 3 litru burkā vai kur. Viņš bija sajaucis kaut kāds tos OZ nokonvertējis, kaut kā nepareizi. Un tad tā bija tāda reāla sūdzība, kad cilvēks zvanīja, kad viņš ne pēc kā negaršo. Viņš uz 2 litriem atjaucis un nevarot izdzert pirms termiņa tik daudz un pilns vēders. Pamps. Līdz ar to arī nekāds nav. Tas bija tāds. Tas jau bija baigs sen īstenībā. Vienkārši tagad atcerējos. Par tiem produktiem vispār runājot, arī tāda interesanta lieta, kas ir gadījusies mums ražotājiem pāris reizes, teiksim, manā pieredzē, kamēr es darbojos arī ar to pašu Econfitu, ir tas, ka cilvēkam tā garša var justies savādāk, vai arī viens tas pats produkts, bet ir, pieņemsim, periodiski, kad ir bijuši kaut kādi out of stock izēvielās, mēs esam ņēmuši alternatīvu, kas pēc tehniskajiem datiem atbilst tieši tam pašam sastāvam, kvalitātei. Viss ir tieši tas pats, bet kaut kāds process viņu iegūstot ir bijis nedaudz savādāks. Un tad automātiski sajaucot ar to iepriekšējo garšiņu, saldinātāju, produkts tieši tam cilvēkam garšo savādāk. Viņa garšas karpiņas pieradušas pie viena noteikta produkta. Un tad ir bijis tā, ka es pats personīgi braucu pie klienta, es atrodu tieši veco to produktu, kas bija tā kā no iepriekšējā beča partijas. Tas ir, ja tu ir ko paņemt vispār. Jā, ja man ir ko paņemt, un tad es vienkārši sūtu tādu uz testu, uz laboratoriju, kāda tad ir atšķirība, kas tur ir sabojājies, vai es nezinu, kaut kas slikts, bet beigās izrādās vienkārši cita partija kādai no sastāvdaļām, un cilvēkam vienkārši negaršo. Protams. Šitā mums ir īstenībā, nevarētu teikt, ka baigā aktuālā tēma, bet diezgan regulāri tādi gadījumi ir, ka cilvēks nāk un viņš saka, jā, tā garša reāli, nav tāda, ka viņš bija dzērs un nav tāda. Un tad mēs mēģinām skaidrot. Protams, mēs pilnīgi vienmēr cilvēkam samainām, lai cilvēks ir priecīgs un lai viņš izvēlās jebkādu citu garšu vai citu produktu. Principā mēs vienmēr samainām. Lai klients priecīgs un klientam vienmēr taisnība. Tur nemēģinām strīdēties, bet reāli mēs mēģinām paskaidrot, ka tas jau ir ražošanas process. Gan tas saldinātājs, gan tas kakao un izēvielas. Viņš taču mainās. Tā maizīte vai desa arī katru reizi neiznāk vienādi uzcept. Tā tas ir. Katru reizi tas pierēdziņš bišķiņ savādāks. Tas ir šī process ražošanas, kas ir tikai normāli. Man liekas, vienmēr ir jautrākais arī tad, kad viņam saka, nepatīk garš, viņam bezgaršīgo. Bet tas nenozīmē, ka viņam nebūs vispār nekāda garša. Nē, protams, bet par garšām mēs varam turpināt. Vispār. Tas ir, tur ir kosmos pilnīgs. Tāpēc, ka katram ir savādāk tā uztvere par to, kāda izjūta. Jā, vienam patīk tas, otram patīk tas. Mums ir tādi, kādreiz mēs īstenībā
Tagad vajadzētu pacelt augšā. Mums bija tāda top labāko jautājumu saraksts, ko mēs bijām nolēmuši tā kā krāt un kaut kad vilkt ārā tādu. Tas būtu forši, tā kā Omnivu dara ar dīvainākiem pasūtījumiem. Veseli kladīti, jo es saku par tām gašām, tur ir, es to vienu piemēru varētu pateikt, bet tas tāds nevisai, teiksim, tāds labs. Bet ir viens produkts konkrēti ar šokolādes garšu, kas savā laikā bija absolūti pārdotākais gandrīz, un visiem viņš garšo, un viens klients atnes apakaļ, viņš saka, tas vispār. Viņš saka, nav lietojams, nav dzerams vienkārši. Tur tāds sajūta, ka kāds būtu viņu izdzēris, tā kā izlaiž apakaļ, un viņš šādi noraksturo. Absolūti top produktu ar šokolādes garšu, kas ir pārdots vispār bestselleris. Viņš vienkārši tā noraksturo. Ko tu vispār pateikt? Neaizgāja. Tā kā baigi tām garšām, tik individuāli. Jā, tas gan. Bet arī ar saktiem neitrāliem produktiem bieži vien ir kaut kāds tas pats, nezinu, tur labi, proteīna viņš tur pēc kā negaršo palielam tāds vienkārši vaipiens no sērijas, jā, bet ja mēs paņemam produktu, kas mums arī nākotnē ir, mums viņš jau šobrīd ir, bet varbūt pulveri arī parādīsies tas pats arginīns. Jā, tā kā cilvēki, jā, bez garšas, davai, ņemšu. Es vienmēr pieņemsim, kad man ir iespēja pabrīdināt, es pasaku cilvēkam, viņš garšo reāli tā kā pēc amoniaka. Nē, kā vispār tās plikās aminoskābes jau, lai viņas dzert, un tur jābūt reāli tādam. Nē, ja tu dzer funkcijai, tīri iemet saskalo un nodzer, un tas ir arī viss. Jā, bet tomēr cilvēki jau pamatā grib, lai ir garšīgi. Lai garšīgi, bet tāpat laikā viņi atkal grib tīri, lai nav tur pieaugums, bet cik tur var būt tas mikro, tas garšiņi klāt. Tas jau nekas nav, tev katrā sulā, katrā limonādē kaut kas ir klāt. Un tad tie cilvēki paņem to tīro, pēc tam ir tīrais. Bet viņi var samaisīt vienmēr kaut ko interesantu. Nē, protams, bet tas vienkārši jāsaprot, ka tur tās aminoskābes, viņas negaršos. Tas nav nekas baudāms, teiksim, tā kā. Jā. Bet cilvēki reizēm grib gan to, gan tīro, gan ar garšiņu. Jā. Klau, ņemot vērā, ka Latvijā tas tirgus, viņš ir diezgan populārs. Mēs arī jūtam to visu kustību, ka attīstās, apjomi paaugstinās, palielinās. Kā tu vispār raksturotu, vai Latvijā vispār šāda veida biznesu veidot ir viegli šobrīd? Jo parādās jau jaunie, kas kaut ko mēģina darīt. Es domāju, ka nav viegli, tāpēc, ka tirgus ir reāli piesātināts. Kā jau minēju, šobrīd tirgo tik daudz arī vienkārši influenceri un visādas private labels, white labels un tirgo tur tos pašus atsevišķos minerāļus, kas šobrīd ir super populāri un katram vajadzīgi un katram nepieciešami. Tā kā piesātināts, diezgan piesātināts. Bet mēģināt jau var vienmēr. Galvenais jau, kad ja cilvēks tam pats tic un pašam tas patīk, tad jau vienmēr izdosies. Bet, ja tu gribi vienkārši tur pamēģināt, pabakstīties, man liekas, diezgan piesātināts šobrīd. Jā, principā ar tiem jauniem zīmoliem arī. Un tas arī, varbūt tas nav īsti interesanti vai labi, tas, ko viņi dara, tas, ka viens otru mēģina vienmēr paņemt tieši ar kaut kādu dempinga aspektu. To cenu, teiksim, kaut kāpēc vienmēr mēģina, tā kā es būšu tur 2 centus, 3 lētāk. Jā, tā kā kaut ko pa velti mēģina uztaisīt. Viņi jau neskatās ilgtermiņā, ka ar to īsti arī nevarēs nekādu biznesu. Nē, kā tas jau vienkāršākais ir, kā tā cena, un tā cena jau daudz tomēr nosaka. Cilvēki daudz izvēlās pēc cenas, un ne visi tomēr arī visi var atļauties, un skaidrs, ka cena jau ir svarīga vienmēr. Bet, skaidrs, ka kvalitīvs produkts nekad nebūs lēts un vislētākais. Tas ir fakts. Tas ir fakts, jā. Un tā cenu, tas karš, un tur, teiksim, lētāk, tas jau arī neceļš. Kur tad viņš vēd? Beigās, ko tad pavelti? Kas smilts vienkārši tukšs kapsulas. Nē, arī ko pēc tam tur varēs nopirkt no sērijas. Tas tāpat kā arī ļoti populāri. Tas pašs, kā tu pieminēji, iepakojums smuks ar visu smuku labelu un kapsulas arī maksā. Jā. Tas tur nevar arī, nezinu, pat 1 centu nopirkt. Tad kā tu vari uzturbagānēties pa pāris eiro nopirkt? Nē, mums ir kā, mēs pieņemsim arī tās pašas kapsulas, mēs jau uz vietas taisam ražotnē. Mums ir kapsulu mašīna, mēs tur visu taisam. Arī tāds jautājums viens ir, ko mēs pamanam. Tas ir mūsu pieņēmums, protams, kā ražotāji. Ko mēs paši nedaram, bet novērojam to, ka pieņemsim tie, kas tos lētākos produktus taisa. Mūsu minējums ir tāds, ka viņi vienkārši pērk jau gatavās tabletes no Ķīnas. Un vienkārši pako iekšā. Viņiem ir palielam viena mašīna, kas saucās skaitītājs. Kāpēc ne?
Jā, bet tā kvalitāte, teiksim, mēs esam ņēmuši, mums regulāri katru dienu sūta piedāvājumus ar izēvielām tādām, ir pat gatavie produkti, un mums pat arī private label piedāvā. Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet, protams, ka tā arī jautājums jau ir tajā kvalitātē. Tur ir tā opcija, un arī tā pati kapsula. Jā. Kapsula viņa tomēr ir visu tāds bioloģiski vieglākais veids, kā uzņemt to aktīvo vielu, jo viņi izšķīst. Jā, tā kā, un viņi arī paliek draudzīgi. Savukārt tās tabletes, viņas ir saprasētas, un ir pat tādi novērojumi, ka viņas ilgstoši atrodoties pat tajā kuņģa vidē, viņas nepārstrādājas. Tā kā viņas neizšķīst. Un iziet vienkārši tāda pati, kā ienāca, tāda pati iziet arī ārā. Varbūt, jā. Es domāju, ka dažādi produkti, dažādas kvalitātes, arī tās tabletes. Bet cilvēki izvēlās gan tabletes, gan kapsulas īstenībā. Ir citi, kur negrib to kapsulu. Tāpēc viņi ir lielāki visdrīzāk. Lielāki, un kad viņi uzskata lieka tā kapsula, viņiem nevajag. Jā, bet viņiem ir dabīgi. Vismaz mūsējās. Jā, protams, bet cits negrib to lieko apvalciņu. Vienkārši tā tablete, iedzert tableti izšķīst un ir ok. Ir citi cilvēki, es zinu, kad arī taisa vaļā kapsulas. Es arī tā brīžiem daru kaut kādiem noteiktiem produktiem. Nu, tas ir varbūt, ja tu liels devas gribi tur kaut kādas... Nē, tas ir tīri tāda mana personīga kapsulas izbērt, lai nebūtu visi arī. Piemēram, ja glutamīns gadās, nezinu, kapsulā, piemēram, kaut ko tur, jau daudz vajag teorētiski. Jā, tieši tā. Kā, arginīnu atkal, ja nav ar ko samaisīt, tad labāk ir kapsulā. Labāk kapsulā, viennozīmīgi. Protams, jā, bet, tas arī no produkta, protams, atkarīgs. Bet tā kvalitāte, skaidrs, ka vienmēr ir jāskatās līdzi. Sastāv cilvēkiem. Zin kā, ja agrāk cilvēks man šķiet iegādājoties to produktu, viņš skatījās ar to, kas ir iekšā, teiksim, lai būtu maksimāli daudz. Bija tie periodi pašos sākuma gados, atceros, kad Animal Paka vispār tas bija tā kā dievu produkts, jā. Ja tur viņi dabūtu, man tikai Animal Paka vietiek, jā, un tur tas maisiņš ar tām 9 kapsulām, tabletēm, kas tur iekšā. Par lieliem, kas nav mainījies. Jā, bet arī atkal, sākotnēji, varētu taču vēl dabūt to ASV versiju, kas jau ir ņiprāka nekā Eiropas. Jā. To ASV versiju nevar pieregistrēt Latvijā oficiāli tirgošanai. Viņi jau reāli arī neviens neved vairs Eiropā iekšā. Kaut ko viņi uzpeld, bet baigi. Tā Eiropas variants, tas jau tāds, atkal interesi tur diezgan maza uz viņu. Kaut gan. Dēvas jau tur ir tāpat salīdzinoši. Ir ok, bet ar amerikāņu variantu, protams. Un atkal tad ir tas jautājums, labi, es zinu, cik viņas maksā, teiksim, tā kā ražošanā vai vairumtirdzniecībā. Es skatos to tirgus cenu, un es vispār nesaprotu, kāpēc vispār tas produkts kādam ir tā kā sortimentā, ņemot vērā, ka tu viņu pa nulēm tirgo pa lielam. Viņš ir ekstrēmi dārgs, manuprāt. Jā, tas ir mans personīgais uzskats, varbūt. Tas jau nav noslēpums, tu jau to zini. Bet cilvēki jau to nezina, kad ir tādi brendi produkti, piemēram, kā tas pats Animal Pakas, Flex, Animal līnija. Tā cena ir super nodempingota. Un tur viņi nepelna neviens, pa lielam nav interesi nevienam viņu tirgot. Jā, bet viņš vienkārši piesaista klientu atkal ar to produktu. Jā, tāda ir. Tas pats arī Optimums arī ir gadu laikā arī brands tāds, ko, labprāt daudz viņi netirgot vispār. Jā. Redzēs, kas būs tagad, jo tagad atkal ir tas cenu pacēlums, kas jums noteikti arī iespaido. Kad sūkala izolācija iet uz augšu jau no gada sākuma, no gada beigām. Mēs šobrīd, mēs gan, teiksim, esam iepirkuši diezgan daudz. Parasto izolāciju mums šobrīd, ar izolāciju ir problēmas. Izolācija jums nav stokā, vai ne? Kā jā. Tieši izēvielas cenas dēļ. Cilvēki prasa īstenībā to jūsu izolāciju. Jā, mēs varam, bet viņš būs dārgāks krietni. Mēs tā kā ceram tomēr, ka mums izdosies atrast augstas kvalitātes tieši sūkalu, kuru mēs varētu izmantot. Bet šobrīd, tirgus ir tāds, kāds viņš ir. Jā, un es iesaku to sarunu, ka šobrīd tieši visi ražotāji principā ceļ tās cenas beidzot, jo visi jau mēģina viņas maksimāli, teiksim, lēnām pacelt un paši mārģinu paņem nost, tāpat ir liela izplatītāji, kaut kur atkāpjas, lai neceltu to cenu. Jā, bet izēvielas uzlec augšā ne jau pa 5%, bet tur uzreiz ir, pieņemsim, pagājušajā gadā, kāpēc mēs arī vējam cena pacēlās, tur bija tas leciens 30%. Tieši izēvielā tīrā. Tas pats jau to izolātu šobrīd, un tās cenas auga. Arī kombinētājiem, kuri kopā koncentrēts ar izolātu. Un tas pats Optimums pieminētais atkal ir cenu kāpums, un tā cena jau vispār paliek. Bet arī, ja tu skaties, pieņemsim, tas Optimums, viņš ir garšīgs. Es nevaru noliegt, viņš ir garšīgs. Bet atkal savukārt, pieņemsim... tas ir gauns jautājums. Man? Garšas jautājums ir individuāls, bet... Man viņš negaršo. Ko es minēju, cilvēkiem ir jāiemācās šobrīd skatīties uz sastāvdaļām, teiksim, kuras tur ir liekas.
teiksim, tajā produktā, kas ir arī tā mūsu ideja, ka mums tas Clean Nutrition kompanija, tā kā mēs neliekam lieko klāt, teiksim, mums proteīns nav ar krāsvielām, mums kakao ir pievienots šokolādes, un tas arī dod viņam krāsu nedaudz brūnīgu. Visi pārējie vienkārši izšķīst, ir tāds, vienkārši tāds tonis kaut kāds ir, bet krāsvielas nekādas nav. Jā, viņš nav super brūns. Mēs neliekam klāt arī tos pašus krīmerus, neliekam klāt tur ksantānus, kas tur padara viņu tur vēl maigāku, savādāku. Un tas ir tas jautājums, ka agrāk, iepriekš vēl darbojoties arī vitamīnā, mēs darbojamies ar Bodylab, dāņu zīmolu. Jā, un dāņiem bija tā fiška, viņiem bija pašiem tas Bodylab, viņiem bija sava piena rūpnīca. Viņi arī taisīja priekš sevis pašu to sūkalu, viņi vienmēr lepojās ar to, cik augstas kvalitātes viņi ir. Un viņi arī bija. Un dāņiem ir tas, ka reizi gadā viņiem valdība, viņu tas PVD iegādājas produktus, kas ir tirgu, un veic laboratorijas izpēti. Un tie ir oficiāli dati. Bet, veic reāli izpēti, produktu analīzi. Jā, laboratorijā. Jo šeit jau neviens neanalizē neko. Absolūti, Latvijā nekas nenotiek. Tikai tekstiņi. Jā. Tekstiņa analīze un interpretācija. Un tur arī bija par to goldu, ka viņam 5 līdz 6% ir kļūdaina etiķete. Jā, ka viņam nav tik daudz obaltu un vēl daudzums. Bet būsim reāli. Ja mēs tā skatāmies, tad pa lielam, arī tā arī sanāk. Jo vairāk tu lietas sastāvdaļas, jo mazāk tur būs reālais produkts. Ar tam pašam, nezinu, tur kreatīns ar garšiņu. Atkal tev sanāk 97% tīra produkta. Loģiski. Vai arī, zin kā, ir šobrīd arī tāda ražotāja, kas uztaisa, man ir tur pats krūtākais proteīns, jā, tajā pašā laikā viņš garšo pēc pavisam cita produkta, un viņš ir zilā krāsā. Ja tu saki, tev ir pats labākais produkts, tad pastāsti man, kā tu dabīgā veidā ieguvi zilu krāsu. Ir jautājumi. Tā jau viņš ir un būs. Tur neko neizdarīs. Tāpēc saku, ka cilvēkiem bišķiņ jādomā pašiem, jāiedziļinās vairāk. Teiksim, ja tu gribi kvalitīvu produktu nopirkt, un viss jau būs kārtībā. Sastāvā jāskatās iekšā. Nav jau tik sarežģīti. Jā, nav jau tik sarežģīti. Skaties, kas tev nepieciešams, un lai maksimāli maz tas, kas nav vajadzīgs. Jā, bet, ja jūs taisīsiet kaut kādas tādas video izglītojušos, tas īstenībā vienmēr būs noderīgi. Jo, lai kā mums, teiksim, gribētos domāt, ka cilvēki it kā jau zina, kas ir proteīns, ogļļādi, tomēr visu laiku nāk jauni, un kas atkal nezina, un tas vienmēr būs noderīgi. Teiksim, mēs gan arī esam paredzējuši nākotnē paplašināt, teiksim, to sēriju, uztaisīt arī tos garšīgos produktus. Tīri tāpēc, ka mums viņus prasa. Mums prasa, tur gribētos, lai vai proteīns ir krēmīgāks. Mēs varbūt uz priekšdienām kaut ko uztaisīsim, bet mēs arī godīgi norādīsim uz etiķetes, kas tur ir iekšā. Jā, tikai lai nav tie jautājumi. Bet primāri es pieļauju, un tā arī būtu jābūt, ka mēs vienmēr paliekam pie tā koncepta, ka ejam uz to tīrāko, nepiesātināto produktu. Jā, bet tas jau ir, kā ja pircējs prasa, ja klients prasa. Būs jāpiedāvā, kāpēc mums neuztaisīt? Bet automātiski mēs arī neslēpsim. Es domāju, ka mēs arī diezgan skaļi arī teiksim, kas tur ir iekšā pievienots, kāpēc viņš garšo tik labi, krēmīgi un tā tālāk. Kaut gan, man personīgi labi, varbūt man tas uzskats ir savādāks, es ēdu un dzeru tos vitamīnus proteīnu funkcijai, tāpēc man tā garša palielam ir diezgan mazsvarīga, būsim reāli. Es vispār tur priekš sevis es saprotu, ka man patīk, pieņemsim, tur paņemt beef proteīnu, samaisīt 50% ar olbaltumu, un tad es viņu dzeru, viņam tur uzsīt vēl to putiņu, kas lielākajai daļai nepatīk, jā, bet es dzeru tieši tāpēc, ka man ļoti labs miegs. Es izdzeru vakarā to miksiņu, ļoti superīgs, amino profils, un miegs ir ļoti labs. Es jūtos tiešām tā dziļi izgulējies. Teiksim tā, un savukārt tas man arī palīdz nelietot kaut kādas tur papildus miega kapsulas, tur tādus produktus. Tieši šāds te kombo mans personīgais novērojums. Īstenībā tu ieinteresēji, jānotestē. Bet es viņu samaisu kopā ar beefu, un viņš ir ok. Bet kādā proporcijā? 1:1. Pilna porcija beefs, pilna. Jā, vai pusi un pusi, atšķirībā, cik daudz tu gribi dabūt iekšā. Un tas ir arī viss. Arī garša ir ļoti ok. Un arī, saku, personīgi jūtu, ka miegs labāks. Tieši uz to olu, teiksim tā. Nezinu. Varbūt tas ir man placebo, bet man tas vēl projām darbojās. Notestēšu. Kaut gan pateikšu. Gan pa 10 gadiem, teiksim, ko es darbojos, esmu ēdis gan visādus batoniņus, proteīnus, jebkādus, teiksim, ir jau tas skatu punkts tāds diezgan kritisks. Teiksim tā, ka tu vērtē to produktu, garšo viņu un testē, tu jau vari iemācies tā kā sajust. Būs, nebūs. Bet, protams, ir tik daudz produktu notestēt, jo vispār. Liekas, proteīns ir proteīns, bet tomēr vienmēr viņš ir, katrs ir bišķiņ savādāks. Katram ir savs. Lai kā būtu, jā. Vienam tas garšo, otram tas pašas nepanesamības.
teiksim, arī, kas, manuprāt, ir diezgan ok, aizēju uz centrālo laboratoriju, uztaisīt tur standarta profilu un pasties, ko tu vari ēst, ko tu nevari ēst. Jā, tā kā tie paši piena proteīni tur dalās 5 dažādās kategorijās, uz ko te varbūt nepanesamība. Jā. Tā kā tādas it kā mazas nianses, bet arī ir ļoti labi zināt. Teiksim tā, kad izvēlēs to produktu, ko lietot tieši. Tā kā jā, tā viņš ir ar tiem produktiem šajā segmentā. Ka jāskatās, jāšķiro, jālasa etiķeti. Nē, viennozīmīgi, bet garš ir svarīgi. Es domāju, ka mūsdienās pārdot vairs produktu, kas nav garšīgs, arī baigi grūti. Mēs piedāvājam vienmēr to opciju, bezgaršīgo. Tā kā gribi tādu pērts. Bet starp citu īstenībā arvien populārāk paliek. Ja kādreiz vispār neviens negribēja un neprasīja, tagad jau reāli prasīja. Kāpēc? Es saku, tomēr laikam sāk skatīties uz to, kas ir iekšā. Tas ir viens, otrs arī, kad izmanto cilvēku vairāk, man liekas, gatavošanā. Viss kaut kur pievienot to proteīnu. Patiesībā var. Tas ir arī labs arguments. Jā, gan saldējos, gan sāļajos ēdienos, pieņemsim, bezgaršīgos pieliec klāt. Pirmsākuma laikos tas bija tikai lieliem muskuļiem. Proteīns bija. Vēl joprojām ir cilvēki, kas domā, ka proteīns ir steroīdi. Un, kad tu apēdi vienkārši uzreiz plus 2 kg vienkārši. Bam! Ja tas būtu tik vienkārši. Es tādiem cilvēkiem saku, man jau būtu jau 1000 kg. Jā, es arī par durvīm uzsprādu. Tas ir tā. Bet šobrīd jau cilvēks saprot, tas ir parasts uzturs. Pārtika un šī proteīna pulveri un pievieno. Viņi arī šobrīd arī lielveikalos parādās krietni vairāk, un paši lielveikali prasa šo kategoriju attīsta. Ja pieņemsim Skandināvijā, šī kategorija ir lielāka par alkoholu. Vācijā tur ir tādi plaukti, tur ir kosmos. Kaut gan Skandināvija ir niknāk. Es vēl pagājušajā oktobrī biju Vācijā, arī gāju speciāli plauktu skatīties, fotografēt. Tas plaukts ir, bet tas ir viens, divi gari plaukti. Jā. Varbūt. Skandināvijā tā ir vesela kategorija, kur ir jāiet zigzagā, iziet cauri visai. Varbūt, jā. Tā kā, jā, viņiem arī pieņemsim enerģijas dzērieni, nav vairs tik populāri, viņiem vairāk funkcionālie. Tas pats Noko ir lielāks par Red Bull. Jā, tā kā viņiem tas tomēr nedaudz savādāk strādā. Klau, pie tam, kā tu domā, kura Latvijā šobrīd ir kategorija, kas aug visstraujāk no produktu tipa? Kaut kāds kapsulas, kolagēni, whey proteīns, kas ir tāds vispopulārākais šobrīd? Nē, ja augošie, tad viennozīmīgi šis te mazie kapsulnieki šobrīd. Kapsulnieki. Šobrīd, jā, bet tas ir pats pēdējais šis te laiks, kad ir vienkārši tā teiksim, sociālajā vidē ir vienkārši tā visa veida tā reklāma. Trends. Jā, trends, jā, bet tie trendi jau mainās. Ja mēs paņemam tā kā lapakaļ pāris gadus jau bija kolagēns pilnībā. Vēl joprojām diezgan augoši, manuprāt. Jā, bet kaut kādu laiku apakaļ pirms šitā magnijas ašvaganda. Jā. Ašvaganda šobrīd ļoti labi aug. Jā, viņiem arī visu laiku ir bijusi. Jā, nekur jau viņi nebija. Nekas jauns jau tas gan. Bet, ja paņem bišķiņu apakaļ pāris gadus, tad atkal bija kolagēns tur vienkārši. Gāja tā kā, bet šobrīd man liekas, ka šitie mazie kapsulnieki. Bet, proteīni tāpatās. Tā ir klasika, tas ir standarts. Kā, jā. Katrs atrod to garšīgo. Tas jau ir vienkārši, gribās teikt, ēdiens, teiksim tā. Pārtika. Bagātina savu uzturu, teiksim. Kā šis ceļš tev ir mainījis kā cilvēku pa visiem šiem gadiem, ar ko nodarbojas tieši ar šo te produktu uzturu bagātinātājiem? Cik ļoti tas tev ir mainījis, ietekmējis? Varbūt skaties uz lietām daudz savādāk kopumā par ikdienu, sekošanu līdzi veselībai, sportu? Baigi komplekss jautājums tāds. Kā es jau esmu tev audzis līdzi. Soli pa solītim, kā mēs sākām un tā izpratne pa visām tām lietām, un tagad ejot cauri, un tik daudz tie klienti un saskarsme ar sportistiem, tieši ar sportistu, tur gan ārstiem, gan viņu konsultantiem arī tu dažādi pieredzi, zināšanas iegūst, un ļoti interesanti īstenībā, ļoti interesanti. Darbs man nekad nav bijis darbs, tas tā kā varētu teikt hobijs. Man patīk to darīt, un novēlu to arī ikvienam. Darīt to, kas patīk, un man liekas, tas ir pats galvenais. Un iesaistījās sportā, un vienmēr atbalstam. Es gribēju arī atbalstīt to sportu, un kad tu redzi, ka kaut kur teiksim, tas ir nospēlējis pa labu, un tāds gandarījums.
Šobrīd jau tu pats tikai ar crossfit nodarbojies, vai ne? Vai ir vēl kāds crossfits un basketbols. Es jau basketbols. Man liekas, mums bija savu komandu arī Trufitam, ne? Tas bija Getiņu. Mums jau bija vecos laikos arī X-Power komanda. Jā. Tur mums bija tāda jau, teiksim, vecā branža, varētu teikt. Tur, es jau smējos, jau pagājušajā gadā īstenībā, kad Džeku uzvarēja Trufit komandu, es teicu, mums jāuztais duels ar veco X-Power komandu. X-Power arī vēl ir tēma? Nē, nu, tur Džeki jau viss kustās un varētu uzspēlēt, tā kā būtu inčīgi. Bet es no bērnības basīt spēlēju. Pēc tam sākās viss, teiksim, tā zālītes laiki. Kačoka laiki, un tad bija crossfits, jā, tam sekoja crossfits, un tad atkal basketbolā atgriezos ar vecajiem vīriem kopā, tur laižam pa maksību basketbolu arī pa visu Latviju, tur 40 plus kategorijā, un īstenībā vēl weekendā nedēļas nogalē vinējām Mārupas novada basketbolu līgu, kur top 4 bija visi jaunie, bet kaut kā jaunie mūs nevarēja uzvarēt. Uz pieredzīt paņēmāt. Jā, tā it kā nebija plānots, bet tā sanāca. Tā kā jā, es vēl aktīvi arī bišķi to basītu uzspēlēju, un tad viss kaut ko vēl ar mocīšiem vēl pabraucu, enduro. Enduro tieši. Jā, tur man iesaistīja arī Džeki no motosporta veikala Lauris, un viss tur labi brigādi, baigi inčīgi. Tas, tā kā, man īstenībā... Arī motosports ļoti populārs paliek. Mums pašiem arī ir cilvēki, kas tieši no motosporta pie mums nāk, griežās un arī saka, mums tur vajadzētu tādus produktiņus sagatavoties. Es tur Eiropas čempionu braukšu, un tur tas šitas. Viņi arī patiesībā diezgan daudz un cītīgi lieto gan produktus, tur gan trenējās. Tur ir vesela auditorija, bet tas, ka varbūt tā informācija lēnām aiziet līdz tiem cilvēkiem. Jo saka, liela daļa no šiem sporta veidiem viņi jau vispār maz ko līdz šim varbūt ir lietojuši, bet tad soli pa solītim kāds izstāsta, kāds tev parāda un pamēģina, jā, reāli tas strādā, vairāk enerģija, labāk atjaunojas, un tad arī viņi interesējas par tām lietām. Jo ir jau daudz tādu sporta veidu, kur viņi līdz šim, teiksim, maz salīdzinoši ir vispār lietojuši šo te sporta uzturu un uzturu bagātinātājs. Tā kā jā, tur vēl tiem mocīšiem, tur man jau īstenībā problēma ir tāda, ka man patīk ļoti, viss man principā sports patīk. Yeah. Es ar Veļuku vēl gribu uzbraukt, tur arī tur tāda velo komanda, ko mēs arī atbalstam tur. Un gribās ar Veļuku vasarā, gribās tik daudz ko, bet laiks jau īstenībā ir tik, cik ir. Un kaut kas jau jāizvēlās. Bet, atgriežoties pie tā jautājuma sākuma, kad es domāju, tas man kaut kā ir noturējis tādā foršā, jā, gan fiziskā tonusā, gan arī mentālā tādā pozitīvā un teiksim, gribās turpināt. Jā, un es domāju, ka arī tas pats labākais tas, ka tu dabū to tiešo feedbacku arī no sava iespējamā klienta, kurš jautā, žēl, ka nav tāds un tāds produkts. Jā, un tu tāds sāc domāt, jā, varbūt es varu kaut ko tādu piedāvāt. Man arī personīgi šobrīd, gan ņemot vērā to, ka Ekonfits ir diezgan izaudzis arī Latvijā, jā, tad laiks nav tik daudz, bet pašam personīgi vienmēr arī, ja es dzirdu kaut kādus tur atsauksmes komentārus, ir kaut kādas diskusijas, vienmēr maksimāli arī cenšos iesaistīties, saprast, ko mēs vēl varētu uzlabot, ko mēs varētu atbalstīt. Mēs arī, mums šeit kopā ar jums bodybuilding sacensības arī atbalstam tās, kas notiks drīzumā no NAC. Jā, un tur jau arī mēs jau viņus atbalstam gadu no gada, un arī tāpēc, ka, liekas forši, ka tie džeki vēl to turpina un dara. Protams, ka tas bodybuilding salīdzinot ar 15 gadus atpakaļ ir, pazaudējis to popularitāti, bet, cepuri nosniegieši viņiem, jo es zinu, ko tas nozīmē, tur to visu organizēt un savākt un tur trenēt un tur sagatavoties. Tas ir reāli. Tur arī. Jums arī veikalā džeki, kas darbojas ar tevi komandā, tad tur arī uzstājās. Protams, Andrejs aktīvi uzstājās īstenībā mūsu pārdevējs, kas ilgadēji kādreiz strādāja Eģis, arī viņš arī vēl bija uzkāpis uz skatuves. Turklāt arī, ja pieņemsim aizej uz veikalu un jautā pēc padomu, vismaz tāds konsultants tev arī spēs palīdzēt. Tas ir ar pieredzi, kā saka. Viennozīmīgi, ja kādam interesē konkrēti, ja tur tāds jau nopietnāks fitness bodybuildings, tur var jautāt visus specifiskos jautājumus. Laba komanda arī ir noteikti nemaz svarīgs faktors, lai viss strādā, darbojās. Protams, bez komandas jau vispār nekur. Komanda jau tas ir baigs svarīgais faktors. Es domāju, ka mums ir izdevies labu komandu novākt, un protams, ka laika pa laikam laiks iet dzīvi, un viņi jau nedaudz mainās, un cilvēki izaug, pieaug, aiziet tālāk savā ceļā, bet mēģina svākt to komandu arī tādu, kas ir visi ar to šo te sportisko dzīvesveidu, kam patīk aktīvs sportisks dzīvesveids, un arī tāda pozitīva domāšana.
Un pats galvenais, lai darbs nav, lai darbs nav tā kā apgrūtinājums. Reāli nav jēga tērēt naktas darbu. Jā, kāda jēga tērēt laiku? Tas tik daudz mēs pavadām darba laiku darbā un jādara kaut kas tāds, kas patīk. Tas pats galvenais. Tad viss man izdosies. Arī teorētiski tieši tas pats, kad uzsākas, tas vispār sāku, es biju inženieris. Pēc tam teorētiski es arī kaut kādu, man liekas, taksiju kādreiz biju pabraukājis. Un tad kaut kā aizgāja tieši ar to sporta tēmu. Man tur pieaicināja, un tad arī aizgāja ar to vitamīnu. Mēs tur tā cītīgi kapājām. Tas jau nebija darbs. Vienkārši to darīja tikai tāpēc, ka tas bija interesanti. Pašam patika. Pašam vajadzēja no sērijas, un tad arī jā. Bet kaut kādā brīdī jau pienāk tas moments, kad tev vairs negribas nogaršot jaunu batoniņu. Ja ir jau tāds, es jau esmu atēdies. bet varianti nav jāpagaršo. Jāpagaršo, jānotestē. Šitie labi batoniņi, tie pošbāri. Garšīgi. Viņš šobrīd mums ir viens no top produktiem. Viņš ir ļoti, ļoti spēcīgi aizgājis. Es pieļauju, būs nākotnē arī vēl jaunas garšas. Ņemot vērā, ka viņiem tāds ļoti labs feedbacks. To mēs noteikti ir kaut kas, pie kā mēs strādājam, bet tas nenotiek tik ātri. Jā. Kaut gan šogad esam plānojuši ap 30 jaunām pozīcijām palaist. Ja viss sakritīs. Tas jau ir ļoti daudz. Mēs tikko pārbraucām uz jaunajām telpām. Jaunā ražotne tā tad jau funkcionē. Tā kā pabeigsim labiekārtošanu, tad jau kas varēs braukt ciemos. Noteikti, kāds video jāuztais ražotnē, varbūt jums arī. Mums ir maziņš tīzerītis, arī YouTube kanālā var atrast. Paskatīties viens no pirmajiem, tur tāds mazais uzmetums ir no ar dronu filmēts. Tur 5,500 kvadrāti. Tā kā diezgan jaudīgi. Būs ko ražot. Pagājušajos gados mums jau bija tā, ka mēs jau uz limitu ražojām. Teiksim tā, nebija liekas jaudas vispār. Labāk tā nekā stāv pilna noliktava. Nē, tas arī, protams. un produktiem ir termiņi, kas paliek. Tas arī, mums paldies Dievam, ar to viss ir kārtībā. Mums vienmēr viss ir svaigs. Katras 4-6 nedēļas vienmēr ir jauna partija. Tā kā ļoti labi esam optimizējuši šo te visu darbu un labu plānošanu. Kopumā arī komanda diezgan liela jau. Mēs jau tur 40 plus cilvēki esam. Tā kā diezgan plāni lieli, jebkurā gadījumā. Lai izdodas, jā. Protams, jā, un Latvijas, tas Baltijas tirgus, tas arī vienmēr būs tas mūsu māja tirgus, kur noteikti mēs darīsim. Šogad arī gribās būt aktīvākiem arī gan sociālajos tīklos, gan aktivitātēs ar sportistiem, sacensībās. Tā kā droši arī kopā ar jums noteikti piedalīsimies, atbalstīsim arī jūsu sportistus, un noteikti tas ir kaut kas, pie kā mēs tiešām vēlamies strādāt. Turēšu pie vārda. Būs kāds pasākums, Aihofitiem būs jānāk. Jā, droši. Degustācijas, kādas balvas, tas viss ir tikai tas, ko mēs ļoti labi skatāmies, atbalstam vienmēr. Tā. Ko tu gribētu, lai klausītājs paņem līdzi aiznes no šīs sarunas? Kādas atziņas, varbūt ieteikumi? Ir kaut kas tāds, ko varētu izcelt? Pats galvenais jau, man liekas, ir tas, kad iet runa konkrēti, teiksim, pa cilvēkiem un pa mums abiem. Teiksim, ka mēs esam bijuši šajā biznesā, teiksim, sākotnēji vispār kā konkurenti. Jā, bet mēs esam foršas attiecības uzturējuši visos laikos. Teiksim, dzīve iet uz priekšu, tu esi nonācis jaunā kompānijā, bet mēs varam forši tāpatās uzturēt labas attiecības. Un šeit podkastā pie viena galda, teiksim, forši aprunāties un tā kā es novēlu to arī citiem uzturēt labas attiecības. Labas attiecības. Jā, un to pozitīvo garu, un tad man liekas, ka viss izdosies. Jā. Un darīt to, kas patīk. Tas jau pats galvenais. Tā mums izdevās, tā tev izdevās, un man liekas, ka tas tāds, pie kā es arī pats nonācu. Jā, un varbūt arī, lai darbiņš ir nedaudz saistīts arī ar hobijiem, sirdslietām, tad tas nebūs tā tik mokošs, tas būs tad vienkāršāks un patīkamāks. Teiksim, ja to var apvienot, tad tas ir ideāli. Viennozīmīgi, jā. Varbūt sākumā jau ne jau viss notiek uzreiz, vai ne? Bet vajag mēģināt darīt, atrast, un es domāju, kad var atrast to savējo saucamo sirds lietu vai lietu, kas tev tiešām patīk darīt. Super, lieliski. Es domāju, ideāls noslēgums.
Paldies, ka ieradies. Paldies skatītājiem, klausītājiem. Noteikti sekojiet mums līdzi YouTube, Instagram un citos sociālos kanālos. Un tiekamies nākošajā epizodē. Paldies! Paldies!